Bērni, laiks iet gulēt. Kas gatavs gultai, var nāk klausīties pasaku. Vienu. Nu, kaut vai divas. Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu. Nē, šodien šī nebūs latviešu tautas pasaka. Šis būs stāsts par latviešu tautu, vai precīzāk par vienu mūsu tautas pārstāvi. Ļoti spilgtu, ļoti uzņēmīgu un ļoti talantīgu, par Ilmāru Dzeni. Un Ilmārs Dzenis ir ņēmis dalību arī šajā platē, šīs plates ierakstā kopā ar Čikāgas piecīšiem. Un šī ārkārtīgi retā plate, pasaka vakars ar Čikāgas piecīšiem, pie mums ir nonākusi no Puerto Riko. Un mēs paši plānojam doties uz 4 dienām uz Floridu, uz dienvidiem. Tā kā mūs un arī jūs sagaida, mēs ceram, ļoti varens ceļojums telpā un laikā. 1, 2... Bija spalvains versits ar kariem radziņiem. Bija spalvains versits ar asiem nadziņiem. Buli, 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 a buli, buli, a buli, buli, a buli, buli. Tas ēda zāles sienu, jo lieliem pantumiem. Neteva tas pienu, bija pilns ar ontumiem, buli, 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 a buli, buli, a buli, buli, a buli, buli. Sārtas rozes un magones zied, meitene dārziņā ravē un dzied. Sārtas rozes un magones zied. Šī balss mums taču ir tik pazīstama, jau krietni vairāk kā pusgadsimtu. Ilmāra Dzeņa balss. To atpazina gan trimdā, gan varbūt pat vēl vairāk Padomju Latvijā, kur mājās viņu slepus klausījās gandrīz katrā ģimenē, bet vaigā nebija redzējis tikpat kā neviens. Es un viņš un vēl mēnesiņš, to tik zina. Es un viņš un vēl mēnesiņš. Mēs dzīvojām visas jaunās dejas, kas seniem laikos bija moderns, vai ne? Bet tomēr pēdīgi vakarā mēs sadibināmies visi rokā un dziedājām Daugau, abas malas nekad nesadala. Es visus tos večus dievināju. Tie bija dievi, tie nebija kaut kādi cilvēki, tie bija dievi. Jāsaka atklāt, es nekad pārāk viņu kasetes neklausījos. Sorry, Ilmār, bet vai ne? Es viņu klausījos, vai ne, kā mēs tur kopēji dziedājam. Tas ir liela dāvana, ko viņš ir devis pasaulē latviešiem par visam tām platēm, ko viņš ir uztaisījis. Un tie simti pārlēc, polkas roks. Tie simti pārlēc. Ilmārs Dzenis ir dziedātājs, viņš ir pilns ar dzīvību, tāds baigi foršais cilvēks. Tu zini, kas man pārsteidz, kad viņš jau dziedāja diasporas latviešiem, un kad visi mūsu tie mantinieki dejotāji no Latvijas atnāca, viņi visi vēl mīlēja Ilmāru vairāk nekā mēs, kas bija brīnišķīgi, neticami. Bijām Floridā, uzstājāmies, un Ilmārs Dzenis dziedāja. Es domāju, tā ir viena no pēdējām reizēm, kad viņš uzstājās publikā. Ilmārs nebija pat paredzējis dziedāt, bet visi publika bija vienkārši lūdzu, vai nevar padziedāt. Viņš atnāca viņai mikrofonu, sāk dziedāt. Viņš nevarēja atcerēties dziesmu vārdus, jo viņam ir pieklājīgs vecums. Viņš ņēma telefonu, viņš dziedāja no sava telefona savu dziesmas, lai vienkārši mūs iepriecinātu un dziedāt. Kad mēs gājām latviešu nometnēs, tad mums bija jādzied tās dziesmas, tad mēs iemācījāmies tās Ilmāra Dzena dziesmas. Viņas sieva viņu ņēma no skatuves un veda mājās.
jo viņai bija bailes, ka viņam vienkārši nav, ka pa daudz vienkārši viņš nav pieredzis, viņš ilgi nebija dziedājis, bet viņš bija tā pārņemts ar to, ka viņš atkal var dziedāt, ka viņam ir tāds atbalsts, tik labi bija, ka tāds... Viņš bija ļoti, ļoti pieprasīgs tajā vakarā. Jā. Mēs tur dejojām, bet viņš bija tas vakara nāks. Gribu izteikt sekojošā kompozīcijā aicinājumu doties un apciemot jums mūsu Floridā. Kā lai nepiekrīt šādam uzaicinājumam, Ilmārs nu pat ir nosvinējis savu 90 gadu jubileju, un mēs nolēmjam doties viņu apciemot. Vai projām steigts, uz zemes saulvainu, lai tas tevi nes. Uz zem palmām spējas meitenes, jau vien vari ārāds draudzīgi darītā. Jo es atkal gaidu tevi Floridā. Jo es atkal gaidu tevi Floridā. Jo es atkal gaidu jūs visus Floridā. Diezgan dramatiska situācija, jo tā, kad mēs zvanījāmies visu pagājušā gada nogali un šogad sākumā jau un bija akcepts no Ilmāra, ka jā, es sadarbojos un notiekās, tad Ilmārs bija tas, kurš gāja uz džimu, kā viņš saka, uz trenažieru zāli, kā viņš saka, 5, 6, varbūt 4 reizes nedēļā. Ja? Viņš, tā kā viņam sieva nebrauca mašīna, tad viņš sieva ar mašīnu ved uz veikalu iepirkties. Viņam gādās jau pārtika savos 90 gados, 91. gadā. Un skaties, tagad februārī ir 1 sekunde, ja, un Ilmārs ir nokritis, viņš ir sasītis muguru, gūžu, sānu, viņš neiet, nestaigā, un izrādās, ka viņam ir tas sāns tā gūži lausta. Un viņam ir operācija nu pat notikusi. Vakardien bija tā sapņiem, viņš sūdzējās, bet tad arī, vai ne, kamēr viņi ievieto tur, un tas ļoti bieži gadās, vai ne, tie aprūpēji, tu zini, viņi saviem papīrdarbiem un datoriem un tā, un tiem pacientiem gan jau. Un tā es atradu vakar, un kad viņš tur, kad es piegāju klāt, vai ne, ar to kāju, viņi pat nezināja. Redzēs, kāds būs, vai ne, Ilmāram gara stāvoklis. Nu, jā, tur īkšķis, vai ne? Tā kā, tepat vietiņi ir. Vienkārši novērtēt Ilmāru, apskatīt, kur varētu filmēt, ja gadījumā var filmēt un tā. Nu, pa vienam solītim aizies viņam, atciemosies drusku, vai ne? Pateiksim labus vārdus, vai ne? Un labas cerības uz priekšējot, un tad jau redzēsim. Šodien viņš tīri okei. Bija tīri okei. Daudz vairāk humors. Par ko viņš sūdzējās, nu viņš teica, man negribās sūdzēties, bet par cik viņam tie 90 gadi ir viņam atļauts sūdzēties. Arī runājot ar māsiņu, viņa teica, ka tā sūdzēšanas viņam vairāk ir tāda fiksēšana uz to, vai ne, kad zināmā mērā pārspīlēšana, kas varētu būt, bet nu, tas no tās māsiņas puses, kā Ilmāram pašam, to viņš tikai īsti pats. Būs jāmēģina atnākt atkal rīt, bet tikmēr visu pēc kārtas. Ilmāra ģimeni, tāpat kā visu Latviju, sašķeļ 2. pasaules karš un okupācija. Tētis Pēteris paliek iekšpus Zeles priekškara, Ilmārs pats kopā ar mammu Hermīni paspēja dzimteni atstāt.
Latviju atstājam decembrī, dodamies uz Štutgārtas priekšpilsētu, kur toreiz dzīvoja un studēja mans brālis, tehniskos brālis, Visvalds. Ieradāmies tur Ziemassvētku vakarā, kur vienmēr atcerēšos, kad Ziemassvētku sniedziņš 44. gadā sniegu mēs tur ieradāmies. Kā latvietes Afričiem iet un ciet Marlēn. Svarīgs iestādījums nometnē drēbju un apausadali. Šeit blakus jauniem un vērtīgiem materiāliem šķiro un sadala arī saziedotās vecās drēbes un apausi, kas bieži vien praktiskai lietošanai ir pilnīgi nederīgi. Un tad izdzīvojam kara laikus, kara beigas līdz, kas bija 45. gada maijā, man liekas, ar zinām grūtībām. Tad, kā lielākā daļa vispārējiem, mēs tikām bēgļu nometnē, tikām Eslingenā, kur bija lielākā latviešu nometne, kurā dibinājas latviešu pamatskola ģimnāzija, kurā bija salasījusies, kā saka, liela grupa latviešu inteliģents. Kad mēs dzīvojam Eslingenā, Kalnkalnē, tur klavieres bija tik izdauzītas, kad tikai tie melnie kaunīgi labi skanēja. Un balteni, un tā es iemācīju spēlēt vislabāk. Līdz šim pat do diez mažorā, fā diez mažorā un la mažorā. Tie man 3 mīļākās toņkārtas. Un es iestājos ģimnāzijā, pabeidzu to īsti pirms 50. gada māja, kad mēs braucām uz Ziemeļvāciju, sēdamies kuģī, devāmies uz Ameriku un iebraucām 1950. gadā tieši Jāņu vakarā Ņujorkas ostā ar kuģi. Un atkal tas moments tāpēc, ka tie bija Jāņas, atcerēšos vienmēr, kad mēs izkāpām no kuģi, vai ne? Šaubā pa Jāņošanu nekād nebija. Bija Jāņu nakts, aiz kalniem dega liesmas, tev galvu glāja ziedu vainags balts. No visiem kalniem vēji nesa dziesmas, sirds laimē klusāja avīra šauts. Baigi pašā veiksmi uz Floridu vienlaicīgi ar mums, tāpēc, ka mēs ir atlidojis īstenais, oriģinālais Čikāgas piecītis Juris Strautmanis no Puerto Rico. Nu, pēc ar kā pārā? Wow. Sveiki, wow, super. Okay. Es nezinu, mēs esam tikušies agrāk. No, es nedomāju. Es arī nedomāju. Varēja gadīties, es biju te Alas kongresa, kad jums bija. Jā. Es savu dēlu iepazīstināju, viņš uzrunāja kongresu. Es tur biju. Es arī tur biju. Nu, tad es biju viens no tur runātājiem. Nu, tad mēs esam tikušies. Jā, mans dēls Maikls, kas ir, bija Baltānamā ar Obamu strādāja. Aha. Un viņš bija viens no runātājiem. Tad ir kongresā. Tu laikam aizmigt. Pludmalē. Tu neklausījies, tu aizmigt, tu neatceries. Latviešiem mēs visi esam, smaidot imdas nastu nesam. Pērkam zemes, pērkam mājas, divos darbos apam kājas. Nu, šitā ir tās 8 mm filmas E-daļa un E1. Kruševs pakas Kubai sūta, lai tur celtos labsajūta. Kastro dusmīgs pakas spāda. Un tas ir Juris ar Benžo, Ģirs Puriņš, Alberts Legziņš, Ilmārs Dzens un Jānis Rinkuš ir pienāk klāt. Jā. Kruševs dotam goda vārdu. Kā redzēja, ka mēs esam vienīgi, mēs kopā, viens pie otra. Mēs esam ārā pie International Recording Companies, un tur blakus ir fizioterapiskās iestāde. Un mēs tur sāksim akstīties, mēs visi esam iekšā ar kaut kādām problēmām, un kad nāks ārā, tad redzēs, kas noticies ar mums ir. Ok, mēs sākam. Okay. Jā, Legziņš nāk. Kaut kas ar plecu viņam kaiš. Jā. Nu?
un kas tagad ārprāts. Ilmārs nāk ārā. Kaut kādā transā. Tā kā zombijs pilnīgi. Es nāku ārā, mana roka nav vairāk. Pazud roka. Kopš Ilmāra dzīvo te Floridē, es viņu saticis varbūt kādas 3-4 reizes. Bet mēs sazināmies vismaz vienreiz mēnesī noteikti, kadreiz pat 2 reizes mēnesī. Mēs sazvanāmies un aprunājamies, kas notiekās. Ir sevišķi tas, kad nāk hurikānu sezona. Kā tev iet, vai vējš ir jūsu pusē, kā māja kārtībā, logi ir. Jā, man tāda maza māja, kā Spāņi sauc par kasitā, vai ne? Tā man bija aizmugurs dārzā. Un, kad es izgāju ārā agri no rīta skatīties, tā vairs nebija. Nemaz. Pats es tikai vienu sienu atradu, viss pārējās bija aizpūstas kaut kur citur. Nu, jūs man gaidīsiet te apakaļ, jā? Ja nāksiet līdzi visi, kā jūs gribiet? Nē, nu žiprī tagad. Bet ko es parasti daru, es pasaucu vienu no tām eidiem, kas nāk palīdzēt, vai ne? Jā, ok. Tā kā. Ja tas sūta brīvs nosis, kā tev sauc? Tu zini, Jūris Strautmanis. Tu esi? Jā! Es saku, ja kāds ir totāli mainījies, tas esi tu. Nē, tiešām. Arī Jurim Čikāgas piecīšos bija dažas solo dziesmas, kā piemēram šī. Pavasarī, kad izmostās krāšņas puķes, dārzos ziema, mīļi lūdzu visiem putniem, lai tie manas dziesmas tavā logā dzied. Bet viņi abi iepazinās 60. gadu sākumā Trimdas latviešu jaunatnes pasākumos. Alberts Ligzniņš, kā saka, vervēja, ko varētu tāds pastāvīgāks cilvēks. Un tad 61. gadā tad viņš man zvanīja un tam līdzīgi. Un mēs jau iepriekš, mēs zinām, labi pazīstam kopš Estlīgens laikiem Vācijā. Viņš arī gāja ģimnāzijā vēl pāris klases zemāk. Un tā mēs sanācām 5 gabali toreiz, un tad, kāpēc, manuprāt, tie bija tie īstie piecīšos. Es atceros pirmo mēģinājumu. Pirmā mēģinājumā mēs sanākam. Mēs visi jaunieši apmēram vienos pašos gados, Ilmārs drusku vecāks, un Ilmārs bija vienīgais atnāca uz pirmo mēģinājumu ar žaketi. Es tā noskatījos uz viņu, un es domāju, diez vai mums pasēs, vai ne? Nevis mums pasēja, mums labi pasēja. Daudz dziesmas, ko mēs izvēlējām, kas nebija mūsu paši, bet mums patīk tās melodijas, un mums interesēja arī tas saturs, kas mūs motivēja, un mēs lūdzām Ilmāram tās pārdzīvot. Viņš pārdzīvoja, aizdzīvoja, nodzīvoja, es nezinu, ko viņš tur darīja, bet viņš izskatījās ļoti labi. Viena dziesma, ko es atceros, ka tiešām kas ļoti populāri palika, nevis Amerikā tajā laikā, bet arī Čikāgas piecīšos un mūsu publikā bija dziesma Ceri. Tā dziesma ir viena veca tautas dziesma, kas nāk no Īrijas, kādā 19. gada simtenī. Ceriņos viņam bija tāda rindas, kā piemēram agrīna rasa, kā dimanta spīd. Es nekad nebūtu to varējis uzrakstīt. Tas izklausās brīnišķīgi, vai ne? Un tas cilvēkiem patīk. Meitene kādreiz kā ceriņu zieds, trausla un maiga tā mīlu tev sniedz, vai ilgi tā kvēlos, vai sirds tavas kungs, jo beidz arī ziedēt reiz ceriņu krūms. Dažs vēl cits dziesmas, ko es atceros, bija viena tāds komisks dziesmas, saucās Čibela. Tas bija pa vienu jaunu cilvēku, kas dodas pilsētā un mēģina atrast
kādu meiteni vakaram, ne? Klejodams pa lielpilsētu, daļo dzimumu, es pētu derētu ar kādu paflirtēt. Jaunkundze slīd apkārt bariem, šurp un turp trotuāriem, gribas taču vienreiz noriskēt. Un mīļi kā kaķis glaudās, prasa, cik man makā naudas. Nu, tas bija dzēnes, vai ne? Viņam padevā. Mildi, baltie mildi, no kuriem maizi tais, taisiniet kādiem iedīgi balti, tos ķīmiskais balinātais mais. Pat pienam šai zemē nav krējums, to pienotā vānos meļņos. Naktīs. Un desas spiež plastiskā zārna, kā negribas tanīs vairs kost. Lielākā daļa solo dziesmas bija Ilmāram. Kad Ilmārs piegāja pie mikrofona un aizmiedza savus acis drusku, tu zināji, ka kaut kas būs, un bija. Rīta mans balodī, tik vēlu vasaras vakarā, kur biji tu, mans balodī, tik vēlu vasaras vakarā, tev rasa vēl uz kājām iet, par tevi sāpēja man sirds, tev rasa vēl uz kājām iet, par tevi sāpēja man sirds. Tagad ir kāds mēģinājums, mēs ejam uz mēģinājumu. Cik es domāju, tā ir Čikāgā pie Ilmāra Dzeņa, vai ne? Aha. Protams, ir augsts laiks un var redzēt, ka ir sniegs, un mēs ierodamies, un es fotografēju, ka viss nāk lēnām. Tas ir tas vāģīts, ko jūs braucāt? Jā, tas vāģīts, ko mēs braucām, jā. Un tagad Uldis Ievāns ierodās. Esam iestriguši, laikam, sniegā. Nu, pēdīgi iet ārā, vai ne? Un tādu jūs rullējat tūrēs, ja? Ar šo te mašīnu, ja? Šitā mašīna mēs braucām uz to Rietrumkrastu 2,5 nedēļu braucienu. Mēs visi 7 cilvēki tur braucām. 7? Bet tu taču bija piecīši un 2 sievi. Nu, tad jūs viens otru ļoti. Mēs tur bijām, aizmugurē bija sēdīgtos un tie sēdīja un uz aizmuguru skatījās, vai ne? Un uz jums tur arī bija kaut kādi instrumenti, jā? Vēl mēs pie tas ir atkal vēlāk ņemts, ja mēs esam otrais studijā un mēs vēl iedziedam trešo plasti, redz. Es ar banjo tur esmu, mēs Ilmāru sarunājamies. Mums vārdi priekšā arī, lai kāds, kas aizmirst. Tas Jānis Rinkus saka, hei, viņam bija perfekts dzirdi. Jā. Nu, tie sāks tas ar banjo. Ģirs Furiņ, tas ir Ilmārs, viņš mēģina kaut ko tēlot, es nezinu, kas tur notiekās tagad. Kāja viņam te. Čikāgas piecīši dziedāja savas dziesmas, dziedāja tautas dziesmas, dziedāja rietumgrāvējs, uz skatuves jokoja par latviešiem un politiku, un ar Ilmāru Dzeni sastāvā ierakstīti pirmie 6 piecīšu albumi, ierunātas arī pasakas bērniem. Protams, mums nebija nekāda cilvēka, kas mums palīdzēja. Mums pašiem bija jāuzliek visi skaņa aparāti, un mēs skraidījām pa to aizmuguru, tur viss aizrauc ar visādiem vadiem un kas tur jā. Un Ilmārs sēdēja viens pats pie sienas. Es vēl taiktās atceros. Viņam bija maza tasīte, un tanī tasītei bija tēja. Es nezinu, kāda tēja tā bija, bet viņš sēdēja un mums teica, veči, ap vienu mieru. Ap visi tikai ap vienu mieru. So es nezinu, kas tur tējā bija iekšā, bet Ilmārs bija pavisam mierīgs. Tu atceries, ka mēs Zēnu vakarā uzstājāmies trio, tu, es un Gunta Sora. Mēs dziedājām tavus kauboju dziesmu, tad, kad saule spīd kalniem, tad, kad saule spīd pāri kalniem. Tu atceries to? Tu biji tā, tu viņu biji uzrakstījuši. Tu zini, jā, Guntas nomira, vai ne? Guntas vairs nav. Jā, es zinu, ka viņš ir nomiris. Tu un es esam vienīgi.
Mēs esam vienīgie. Mēs esam vienīgie palikuši. Tu esi jaunāks, mamā, tu paliksi, vai? Tā redzes, kurš kur apraks, jā? Jā. Kas tagad? Iepriekš naudu, ieliek vienā kasē, un tas, kas aplo, tas tā būtu naudu. Ak, šitā te. Kaut jūriņā tu man dotu didam, didam, didam. Simtoties uz savu mantu didam, didam, didam. Es savai līgavai didam, didam, didam. Zelta saktu dāvinātu didam, didam, didam. Rīt mēs būsim atpakaļ. Jā. Atnes kādu šnabi, un tad mēs jutīsimies labi. Nu, ja drīkstāt, es atvestu, vai ne? Kam tu prasīs atļauju? Ko? Kam tad tu prasīs to atļauju? Nē, nu mani sirdsapziņa taču mani iedomā. Nu, iedētu šnabu un tālu. Vai tā dziesma, un kad nejūties vairs labi, nekavējies iet. Vai ne? Tāpēc labāk brālīt iedzersim, tik un tā par kapiem tālāk netiksim. Čā. Tu zini to, tu man to iemācīji. Jā, nu labi. Nu labs ir, Ilmār. Ok, Ilmār. Es nečuļu daudz. Tu paklausies, tu veseļojies. Jā, nu, un ej apakaļ vingros atkal. Mūsu vecumā, tu esi jau nodzīvojies to vecumu, un neko daudz pazaudē. Bet ir cilvēki, kas aiziet pie dieviņi, 23, 40, man žēl. Jā. Nu labi. Labi, ok. Bet tev ēderiņš šeit, tev ēderiņš. Man nav. Nu, tu esi stiprāks, tu ej vingrot. Tev ir. Jā. Es eju, par pēdējā nedēļas nejūtos labi. Tā. Nu labi, Ilmār. Paldies, Pēteri. Līdz rītdienai. Kad šādas lietiņas notiek, tas vai ne kā riktīgi izsit no sliedēm, kā tu redzi. Jā. Nav pa jokam šitā te. Nu, labi, ka mēs varam kustēties un iet. Jā, paldies Dievam. Jā. Un es domāju, ka viņš būs kārtībā, viņš tiks ārā no šejienes, un tā terapija noteikti būs, vai ne, pats savā elementā, kad tiks, tad jau, vai ne. Tā. Jā, Dzenis jau stiprs ir. Šupuj krēslā šupojās, o mamma, un par dzīvi priecājās, o mamma. Lai gan gadi 90, o mammai, dzīve augstu vilnisit, o mammai. Strādāju pie Florīdas pavalsts ceļu departamenta, un specialitāte ir tieši jaunu ceļu būvēšana, vecāku ceļu rehabilitēšana. Un tas būvinženieri parasti ļoti garlaicīgi, tādi pedātiski tipi, vai ne? Bet kā saldais ēdiens man dzīvē vienmēr bijis muzika, jo no bērnu dienām tikko es sāku klinšķināt klavierus. Ja tu satiec pareizos cilvēkus un pareizā laikā, tad tur iznāk kaut kas lielāks nekā domāts. Kalniņš grauj dusmas pistoli, bet ojās tikai pasmējās un mājās apuri. Vecais kalniņš. Īstie cilvēki īstā laikā. Čikāgā, vietā, kur piedzima piecīši, satiekam Armandu Birkeni. Sveiki. Neredzējāt nevienu Aeroflot lidmašīnu? Nē. Labs. Varētu būt, kad ilgi neredz. Ai. Tā, kā mēs varētu atrast manu mašīnu? Tā mēs varam atrast manu mašīnu. Un tas ir Latvian Edition. Ilmārs vispār ir nenormāli daudzos veidos gudrs cilvēks. Viņš ir gudrs, viņam ir tāds labs skats, reāls skats uz dzīvi. Viņš daudz ko panāca šeit, vai ne, darba ziņā, viņš diezgan augstu uzdienēja. Es esmu nenormāli pateicīgs Ilmāram Dzenim, ka viņš pārcēlās prom aizvācās prom no Čikāgas. Jo pateicoties Ilmāram, es tiku grupā. Kamēr Ilmārs bija grupā,
es tā kā īsti nebija vajadzīgs. Bet uz Čikāgu nu pienācis laiks gau, mūsu klausītājiem gribam mīļi savu. Jauki bija pie jums būt ciemos, pavadījām priekos vienos, un tik jautri nebija gājis vēl nekad. Un tik jautri nebija gājis vēl nekad. Un tik jautri nebija gājis vēl nekad. Kur gan mēs neesam bijuši? Mēs neesam bijuši Āfrikā. Ķīnā. Un Ķīnā. Jā, Ziemeļpolā, Dienvidpolā. Jā, Meksikā mēs neesam bijuši. Jāatbilda. Un šī nenormāla vēsturiska fotogrāfija no 64. gada Alijas Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības vecgada vakara ballē Ņujorkā. Un te ir Uldis Ievāns, Juris Strautmanis, Jānīts Rinkušs, Alberts Legzniņš un Ilmārs Dzenis. Viņš bija mierīgs un gudrs, un kad mums kādam uznāca kaut kas, kad tagad vajag iet ēst vai ko, viņš vienmēr nomierināja, un tā mēs dzīvojām ar viņu. Es tagad runāju tā kā viens no piecīšiem, bet es biju piecīšiem kasieri 45 gadus. Viņš bija labs, viņš nebija manos gados, viņš bija vairāk man vīru gados. Viņš man liekas bija pat vecāks. Jā, jo Uldim būtu 80 kaut kas, bet Ilmāram tagad bija 90 pagāja. Ilmārs vienmēr bija un ir vecākais no visiem piecīšiem. Aha, es nezināju, ka viņš ir vecākais. Viņš ir, Alberts stāstīja. Vecāks par Albertu? Jā, tā ka viņš ienāca grupā, viņš bija vecākais un līdz šai dienai vecākais piecīts ir Ilmārs. Un šeit Ilmārs dara to slaveno Kozlovska, to kāzu skitu saucamo. Tas bija nepārspējams. Tas ir viens no spilgtākiem tēliem piecīšu vēsturē bez konkurentiem. Mīļa brūte un dārgais brūtgām. Neesmu ne inteligents, ne augstās skolas gājis, bet tik daudz es varu saprast, ka esi sametušies kopā un tā uz dzīvi. Sēžam pie šī bagātīgi klātā galda, un es redzu, ka te netrūkst ne žāvēts kompis, galērta etiki, štopēta līdaka, pildītas olas, silkes krējumā, rosols, kartufeļu salāti. Dārgā brūte un dārgi, cilvēki pilnīgi histēji smējās, un tas nav domāts apsmiet latgaliešu vai latgaļu valodu, nemaz ne. Un viņš to Kozlovsku tipu iepina arī citur, veči iepina. Parastos skečs rakstīja Ievāns un vai Alberts. Tajā slavenajā imigrācijas skečā, tur ar Kozlovskim ir loma. Mums tāda sausa, nevarētu kaut ko. Swiss American colony, vai importēta mantu. Vai kā tikai nesoši daudz ir. Kā labi mantu, tas var smirdēt, tev kaut kas plaši nav kārtībā, tev uzkot gumīt, ne? Man tikai vēlas par tiem jautājumiem. Daži esmu tik trekīgi, ka vajag pilnīgi augstskolas izglītību, lai viņas atbildē. Es tev tā esi gājis universitātē. Ne. Vidusskolā, vai ne? Ne, pavisam, ne. Pamatskolā. O, ilgi un vidi. Tur sēž Dzenis, vai ne, savu Kozlovsku tēlu. Un tagad iznāk Janīna, un viņa iznāk ārā ar kladi, un tagad sauc nākamo pēc rindas, un tas būs Kozlovskis. Viņa saka, Mr. Kozilovļivotski, kaut ko tur galīgi sakropjot to Kozlovski. Ilmārs, that's me, yes, kaut ko viņš tur ceļās kājā, un I go with you. Noskatās uz to Janīnu, zins tam kājām, un visu kaut ko. Hey, you got the nice legs, bro! Te ir Janīna, Alberts, Jānīts Rinkušs, Ulds Reips, Ilmārio. Ejam bijušajā Čikāgas Latviešu biedrības namā, kas, diemžēl, pirms pāris gadiem pārdots. Šeit piecīši ir uzstājušies, es nevaru saskaitīt, cik reizes. Mums te bija 25 gadu jubilejas koncerts, 35 gadu jubilejas koncerts, man liekas, 20 gadu jubilejas koncerts te bija. Mums bija liels Steinway flīģelis, ko mēs pārdevām. To flīģeli spēlējuši visi, ieskaitot Pauls un Stabulnieks. Bet šeit ir Ilmārs uzstājies, es nezinu, cik reizi, ne jau ļoti daudz, bet šeit bija tās pirmās izrādes arī 60. gados. Es te publikā sēdēju.
Es ļoti labi atceros. Un tie piecīšu koncerti vienkārši fantastiski. Es visus tos večus dievināju. Tie bija dievi. Tie nebija kaut kādi cilvēki, tie bija dievi. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Uz šīs skatos viena no jocīgākām dziesmām, kas bija piecīšu vēsturē, Ilmārs ar Albertu dziedāja oriģināli. Laid mani vaļā. Toreiz bija topā Engelbert Humperdinks, Please Release Me. Un Alberts pārakstīja, laid mani vaļā, neturciet. Jo man kaut kur vajadzība ir, joki mazi paliek slīd. Ja vajag, bet nevar nekur dīt. Un viņi to dziedāja tieši pirms starpbrīža. Cilvēki šajā zālē histēriski smējās. Tas bija tas stulbākais, jocīgākais gabals. Un Ilmārs, viņš prata tēlot tādu, labākā vārda nozīmē tādu stulbu, vienkārši cilvēku. Daddy, I have to tell you something. It was really hard for me to decide, but probably it's for the best. Daddy, I'm pregnant. Meitiņ, cik reizes es tev neesmu teicis? Runā latviski! Nāca cilvēki pie piecīšiem, tāpēc, ka redzēja to, ko Amerikas stand-up comedy ir, un ka tu vari smieties par sevi, tu vari smieties par savu valdību. Durba! Murguli! Apšara! Šinderi! Hakaja! Pieci! Padarisi, jo es zinu! Tu Latvijas apciemotājs! Tas būtībā, ja nedara to pārmērīgi rupju, es domāju, ka tas ir brīnišķīgi. Latvietis būs prakties mājas iegādātas, puseido maksātas. Augtām pildis papļi, pildās krājam kapi, nebūs aiz skalvīs. Superlētī valdīs, jā! Tas tik būs laiks. Liela stūpstīšanās notika lejā pagrabā, jo biedrība atļāva, deva jaunatnes pulciņām telpas pa brīvu, un tas bija tur pagrabā. Tur tagad izskatās diezgan baigi. To vispār nevar publiski runāt. Tas jau kaut kur līdzinājās pornogrāfijai, kaut kur. Nē, es jokojos. Nē, bet tur bija spaidīšanās, jo tur bija tumšs. Nē, tur bija latviešu skolai ballītes arī. Tur bija tumšs tajā pagrabā. Tur bija mela nakts īstenībā. Un tie bija tie jaunie 11 gadi. Visiem zini, tās bija ballītes. Un puiši vienmēr stūrēja uz tām lēnām dejām, lai viņi var tās meitenes čamdīt. Jā, lai var lēnās dejas, jo tās ātrās dejas, tas nav interesanti. Es nezinu, kas tas sakars ir ar meitenēm. Es domāju, tā ir Uldi Ievānas sieva. Aha. Vai tas ir sakarā terapija, viņi vienkārši ākstās tur. Es gribu viņu bučot izstās. Jā, vien bučojās, un tas man kā puriņš ar savu sievu. Un kāpēc tas ir uzņēmts filmāt, es nezinu. Kas man... Ai! Wow! Man jāpasaka manai bijušai sievai, ka viņi būs priecīgi redzēt šīs bildes. Ko viņas runā? Viņa ir Čikāgā.
Jā, es zinu, ka... Jā, viņi dzīvo Čikāgā, jā, viņi. Viņas runā, vai tu... Nē, es runāju ar savu labāko draugu, kas viņu apprecēja. Šitā. Jā, bet es biju tik priecīgs, jo es jūtu viņai līdz, kad vēl. Tas es esmu, ko es tur daru. Jā, trešo plats svāku. Redz, ko es esmu. Toreiz bija, man bija laimes, toreiz bija mini svāts. Un Ilmār atšit vīrē uz krūtīm, Ilmārs ir uz kājām. Paiet ilgi līdz meitēns ir liels un sapņaini pasmaidīgi vēl. Jā, un cik paiet ilgi līdz nav nekristāls, to vakaros pavadīt sāl. Mēs iepazinamies Austrālijā 1969. gadā. Es dzīvoju Austrālijā, Ilmārs dzīvoja Amerikā, Čikāgā. Un Čikāgas piecīši ciemojas pirmo reizi Austrālijā. Un mēs iepazinamies Sidnejā, pagrabiņā pēc pirmās izrādes. Un mums, kā var teikt, ir abiem otrā laulība. Kāds 9 dienas vispār pazinamies. Nu, tā bija mīlestība no pirmā uzmetiena, jā? Laikam, es teikšu tā. Es tik ātri neiemīlos, vai ne, būdams pragmatisks inženieris, bet tur bija, zinām, fiziska atrakcija, varētu teikt, atklāt runājot, jo man vienmēr ir patikuši tīri glītas meitenes, vai ne, un toreiz man sieviņa bija jaunāka un glītāk, un es viņu ievēroju ar visām citām, un es teicu, ar to būtu tā kā jāaiziet un jāiepazīstās. Mums ir dēls 23 gadu vecs, un kurš ir gan projām universitātē vēl, un es nedomāju, ka viņš atgriezīsies mājās. Un Ilmāram no pirmās laulības ir meita, kas dzīvo Čikāgā, un viņai ir maz meitiņa, kur gan mēs vienreiz gadā tikai redzam apmēram. Silvijai viņš vienmēr saka, nu sieviņ, darīsim nu tā. Silvija saka, vīriņ, nu darīsim tā. Un tas viss pēc gadu desmitiem ilgas kopdzīves, vai ne? Is he in pain? Is he in pain? Nu, vīrīt, tu taisi traci, vai tu taisi traci? Viņi ne... Aiz katra veiksmīga vīrieša stāv drosmīga, stipra, izdarīga sieviete. Jā, tu izklausies nelabākā stāvoklī, ja? Nelabākā. Jā. Paskaties televīziju. Es domāju, ka mums latviešiem būtu pavisam citas tematikas dziesmas, mums būtu daudz kas cits, ja nebūtu Silvija Dzene, kas stāvēja Ilmāram gan blakus, gan aiz muguras, gan skrēja pa priekšu, kad tas bija vajadzīgs, un darīja visu, ko. Sākot ar to, ka viņa zināmā veidā ietekmēja Ilmāra garastāvokli, lai tas vienmēr būtu pozitīvs un apkārtējai pasaulē patīkams. 1972. gadā Ilmārs Zenis sāk savu solo karjeru un ir izdevis 12 solo albumus. Ai, kāpēc atstāji mani ilūziju? Tā kā man lielākoties mūzika apgādāja mans draugs, kurš bija akušieris ginekologs, ārsts Amerikā, jā, Dimanta kungs, un tad attiecīgi viņš laikam arī, viņš diezgan latvisks par teātrus uzturēja un presi kaut kā un tā, un viņa tēvs arī, nu tad viņi laikam vienkārši dzīvojot pa dažādiem latviešu sajietiem, baznīcām, svētkiem, nu šo mūziku sāk iegādāties, ne priekš sevis, bet vairāk priekš manis. Oriģinālās vinila plates okupētajā Latvijā bija retajām. Taču Ilmārs Zenis kļuva ļoti populārs, pateicoties neskaitāmas reizes pavairotiem ierakstiem magnetofona lentās. Nu, tad man sūtīja diezgan, izrādās daudz visādas plates, ja? Bet Ilmāra Dzeņa bija viens no tām. Piemēram, šitā redzēt, apakšā redzēt, tā no Austrālijas, speciāli pirkta Austrālijā kaut kādā dziesmu svētku, vai es nezinu, kas tur bija kaut kāda latviešu svētki, ja?
Un tad, un Ilmāra Dzeņa plats bija vienīgās, kas faktiski nāca, vai kaut kā tautas mūzika vēl. Nevajag skatīties, te tāda vāciņa, tas ir stilīgi, jo tajā laikā visiem mauca virsū šitāds vāciņas, lai nenobružājās, jo tās vāciņš un tā plate bija, tas bija baigā vērtība, pusalga apmēram, ja. Nu, teiksim, latviešu mūzika, Ilmārs Dzens vai Trīs no Pārdaugavas vai Čikāgas Piecīši, tās plats varēja ļoti dārgi maksāt, tā bija baigā vērtība, ja. Virs 100 rubļiem noteikti viena plata. Ņemot vērā, ka cilvēka alga bija apmēram 120 rubļi. Tā var, pusi alga tu samaksāji pa vienu jaunu skaņu plati, ja. Ārstam skolotājiem alga bija 120 rubļi, tas tā vidēja apmēram, ja. Parasti bija tā, ka sūtīja kāds 10 skaņu plates, lielās LP, ja, kompaktiski nebija. Un starp tām parasti ielika kādu vienu latviešu plati. Un tad bija tā, ka, dažreiz atnāca, tu sarakstā zini, ka tev jābūt, dažreiz neatnāca. Un dažreiz bija arī gan latvieši, gan tur, gan jāsaka, ne tikai latvieši, arī ārzemju platēm bija guldekļu pārguldināts. Vienreiz pat redzēja guldekļu pēdus, tā kā uzlikts un noņemts, ja. Savu veidu vai kaitniecība, vai tāda brutalitāte, tā daudzās jomās. Jā, mēs tādā okupācijā dzīvojām. Mēs grēkā grimsim, kā ievas ziedi atvarā. Mana pirmā tikšanās ar Ilmāru Dzeni, lai gan patiesībā tad viņš vēl bija tikai Čikāgas Piecīšu sastāvā, lai gan tā balss man jau tad fascinēja. Jā, bija tad, kad es biju gāju kādā 2., 3. klasē. Man bija krustāvs, vēl tagad ir krustāvs, brālēns, arī Arvīts, un viņam bija magnetofons. Un nezinu, kā viņš dabūja, kā viņš to ierakstīja, bet viņam bija šie aizliegtie ieraksti Čikāgas Piecīši. Visas dziesmas tur ziedojiet, un cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam, un ja es būšu vēl letiņš, tas nebūs nekas. Tā bija tā pirmā elpa, tā smarža no Čikāgas kopā ar Ilmāru Dzeni. Ārzemju latviešu mūziku okupētajā Latvijā bija aizliegts ievest, kur nu vēl publiski atskaņot. Taču 1977. gada decembrī Kultūras namā Casvainē notika vakars, kurā skanēja tikai šāda mūzika. Ticiet vai neticiet, šī afiša attiecās uz 77. gadu, kur par 1 rublu varēja aiziet uz diskotēku, kur vadīja 2 Rīgas puiši, Tomijs un Džimijs, jeb viens bija Guntars un otrs bija Arvīts. Tas esmu mēs. Mēs arī to afišiņu zīmējām paši, jā. Bet redz, mums tas papīrs nebija, un tās bija kaut kāds ietinamais, kaut kāds papīrs, ko varēja nopirkt veikalā, un tā mēs viņu līmējām kopā. Tā viņš turējās, jā. Un te visi dejoja, te bija pilns visi. Un te ir tā vieta, kur mēs spēlējām tās aizliegtās dziesmas. Jā, patiesībā, atskatoties savu to DJ praksi, jā, domāju, kāda bija tā galvenā doma? Galvenā doma bija sagraut Padomju Savienību. Respektīvi, ienest iekšā kaut ko tādu, par ko visa pasaule priecājās un tā tālāk. Un tie ārzemju latvieši un Ilmārs Dzenis vai skaitā arī bija tas, jā. Jo īstie letiņi jau bija tur. Ja, kas to drīkstēja, kas to darīja, kas to kopa. Mēs bijām tādi sabaidīti. Viens rītā šaujam laukā, saule zelta raktos brauka, bet es uz vēdera zālē zaļā, no tēme un plaucēm vaļā, jo es tik lāde. Tas bija aizliegtais auglis. Atceros Jānis, tepat tās Salaspilī, Ļeņina Padomu saimniecības kultūras namā, nodziedāja Es tik lādē. Es tanī laikā skaitījos ansambļa vadītājs. Pēc dokumentiem, jā, un tad man pienāca telefona zvans, kur rezultātā es biju spiests iet uz attiecīgām iestādēm. Skaidroties. Tur bija kaut kā drošības dienests. Tas pats jau vien bija, jā. Ja taisīja vakars speciāli ar latviešu mūziku un kaut kur tā, jā, tad tiešām varēja, sākot no tā, ka tev izslēdz no tavas piederības pie komjaunatnes, pie kompartijas, nelaiž tev uz ārzemēm vai met no darba vai samazina kaut kādu karjerā tev kaut kas tur lejā, jā. Vai neveicis vairāk tik labi, pats nezinu, kāpēc, pēkšņi viss slikti, jā. Parasti tie cilvēki nodzērās un viss, bija baigā netaisnība. Kumba, chero, amangantika
tas maņu kabrēru. Dienā par to domāju ar acīm vaļā, sapņoju ar vien. Šis ir tas rajons Pētersburgā, kur daudz latviešu dzīvoja. Un tas notika tā šeit gados 70. Viena latviete, kas nodarbojās ar nekustamo īpašumu pārdošanu, realtori, sludināja laika avīzē, lai pensionāri brauc uz šejienu baudīt Floridas saulīti, un Ilmārs bija viens no tiem. Viņš arī nopirka no Annas Tīrums, tā realtora pēc vārda, arī no viņas māja. Ilmārs arī uzpirka citās malās īpašumus, kurus viņš izīrēja. Cilvēki ar vienu brauc uz Floridu pa atvaļinājumu laiku, un tā viņš izīrēja. Es biju viens no tiem, es starp citu, pašā iesākumā, kad es iebraucu Floridā. Pieminējāt daudzos īrniekus, ar kuriem jums ir rūpes, vai jums ir liela nama īpašumi? Nē, mums nekāda liela nama īpašuma nav. Ir mini īpašumi, kas saka, man vienmēr bijis tāda vēlēšanās būt neatkarīgam. Un, zināmā laikā Čikāgā es sāku iegādāties, ieguldīt naudu nekustamā īpašumā, dzīvokļu mājās. Speciāli man patīk tādi ieguldījumi, kuri tūlīt nes atpakaļ naudiņu. Un tā doma bija tāda, ja tev ir zināmi ieguldījumi, kas nes ieņēmumu, tad, ja tev gadienā darbā negadās labi, tu mierīgi var pacelt cepuru un teikt, sveiki, kungi, vai ne? Un tev nav jābaidās, vai tev nākošdien būs tas čeks, jeb algiem, ne, uz kādu laiku vismaz. Ilmārs ir pragmatiķis. Ja tā vide, kurā viņš dzīvo, kaut ko piedāvā, tad kāpēc to neņemt? Un mums ļoti izdevīgi, kur mēs dzīvojam Floridas rietumu tā pie Sanktpēterburgas, rietumu un daļā un vidū ir vairākas ostas, un šie kuģi dodas tālāk uz dienvietni. Un tā šovakar mēģināsim tādā vismaz fantāzijā aizbraukt uz tādu vienu no šīm Karību salām un apskatīties, kā tur īsti notiek. Tālāk Karību salā smilšu liedat balvu. Ūdens kristāls dzirds un dienvidu brīzē koko palma šau. Tur smieklītējas runas un jautrība vijas, tur sapņot tīkas man. Kad viņi eksotiskie un melodijas vakar stundās kā. Ilmāram un Silvijai Dzeņiem starp Amerikas latviešiem līdz pat šim brīdim iespējams pieder nerakstīts rekords. Prāmja ceļojumu skaits jau tuvojas 100. Kāpēc tik daudz? Tā ir amerikāņu sistēma. Ja tu brauc 4 reizes gadā, tad 5. reizi tev iznāk lētāk. Otrkārt, Ilmāra dzimšanas diena ir 5. decembrī. Viņš gandrīz vai vienmēr izmanto šo izdevību braukt ar kuģīti, lai būtu divatā ar Silviju, lai izbaudītu savu dzimšanas dienas krāšņumu. Es uzlaidīšu to Pētersburgā, vai ne? Jā. Te Amerikā, šai stūrī tālā, gandrīz jau pašā dienvidu galā. Te mūsu mājas, te mūsu sētā, te mūsu Pētersburgā svētā. Sanktpēterburga ir viena no pilsētām Floridā starp Tampas un Meksikas līčiem, kur dzīvo nevien Ilmārs, bet arī viņa pēdējo 10 gažu skatuves biedrs un draugs Pēteris Ozols. Un bauda vecumdienu brīvo. Ak, jā, cik dzīve skaista, bet jaukus mirtus kaut tik kādi apmaina. Ar citiem lepiem var neskaderu. Skoris un daudz dēļa lupa cīnās nevisli, kaut vienu nekāds lupa. Pētersburgā, notiek šis un notiek tas Pētersburgā. Jā, Pētersburgā svētā. Nu, Ilmārs,
gods, kas gods viņam pa šitā te, vai ne? Saliek visu to, kas notiek tie biedrniekiem un vienā dziesmiņā forši, vai ne? Tas bija 83. gads, kad sākas tie mēģinājumi Sirsniņu ballei, un tas bija, kur Ilmārs dzīvoja te Pētersburgā, un šī lūk ir tā māja, kur viņš dzīvoja, un tas arī tur lejas stāvā, kur tie mēģinājumi notika. Es tevi mīlēšu, kam nav draudziņa, tas atīs tu maisu. Kad mēs sanācam kopā uz mēģinājumiem, viņam jau bija visās dziesmas, ko mēs dziedāsim. Viņš bija jau izgudrojis. Tanī laikā arī februārī vēl visi tie, kas ceļoja no ziemeļiem uz atvaļinājumu šeit, viņi vēl šeit bija. Un mēs vienmēr, tās lielākās sarīkojums bija no septembra, jeb oktobra līdz aprilim, apmēram tā, un tad ziemeļnieki tad, ceļoja apakaļ. So bija svarīgi dabūt tos lielos sarīkojumus jau agrāk. Jo vakariņas bija arī, un tad lielie apaļie galdi, un tad dejas vieta bija, un dejas grīds vienmēr bija pilns. Dabīgi viņa tās sirsniņu balvas tagad ir pilnīgi arī tāpat šeit vietējiem kā leģendārais pasākums, vai ne? Ilmāra sirsniņu balva. Dziedājuši Čikāgas piecīši Pāvils Johansons, 3 no Pārdaugavas, šobrīd ceļā uz skatuvi gandrīz vai vienīgā aizjūras zvaigzne, kas vēl nav koncertējusi Latvijā, Ilmārs Zenis. Ratiņa aptaujas pirmajā desmitniekā 2 Ilmāra Zeņa dziesmas, Ceriņi un Es zinu, visi mani nievā, uz skatuves Ilmārs Zenis. Paldies par jauko sagaidīšanu šovakar. Ir tiešām patīkam būt šeit, baltajā sniegā, pēc Floridas zaļiem Ziemassvētkiem un sagaidīt Ziemassvētkus šeit. Un sevišķi jauki, ka Ziemassvētkus var sagaidīt tieši dzimtenē. Un man tas gadās, liekas, 47 gadi atpakaļ, kad es pēdējo reizi kā zēns sagaidīju Ziemassvētkus, baltu Ziemassvētkus dzimtenē. Un tā bija pati pirmā satikšanās. Ilmāru Zeni latviešu nācija ieraudzīja pateicoties ne tikai man. Pirmkārt, tas bija Kārlis Vahšteins. Kārli, lūdzu, piecelies. Kārlis, es tos laikus ļoti labi atceros. Mēs taču bijām precējušies un dzīvojām kopā. Laikam kādas 2 nedēļas caurām naktīm. Mēs sēdējām pie telefona, jo bija pieteiktas tālsarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas viss tajos laikos, protams, gāja caur Maskavu. Un tad tika teikts, pēc pāris stundām mēs to tālsarunu iedosim. Un tad pagāja 15 stundas, 16 stundas un pat vairāk. Un tā tālsaruna nebija un nebija.
līdz, kamēr tad izdevās Ilmāru Dzeni sazvanīt, un tad tie bija tie pirmie kontakti, vai tu brauksi uz Latviju? Latvija tagad ir brīva. Protams, ka Ilmāra atbild bija jā. Ar mazu stumšanu. Un tad viņš nebija pārliecināts, vai Latvijā viņš tiks uzņemts, ja viņa dziesmas tika uzņemts. Un tagad mēs no vienas puses mēs zinājām, ka Ilmārs ir populārs, bet mēs nezinājām, cik lielā plašumā. Pēc mikrofona aptaujas Ilmārs drīz atgriežas Latvijā uz savu pirmo koncertu turneju, un tas iekrīt laikā, kad Padomju Savienībā notiek militārā apvērsuma mēģinājums 1991. gada augusta pučs. Ņēmuši kontroli par elektroniskajiem informācijas izplatīšanas centriem. PSRS notiek valsts apvērsums. X stunda ir situsi. Palikam tādā hotelī, tur, kas hotels bija? Rītdienas hotels. Jā, mēs tur palikam, un tad mēs redzējām tā krievu karavīri nāca tur iekšā, pārpielu tur. Pašlaik Doma laukuma atrodas tanki ar desantniekiem, un es aicinātu pārtraukt pilnīgi neloģisks debats un nevajadzīgs. Mēs parasti tās puķis, vai ne, toreiz ar klipiem, nesam pie brīvības piemēra, tā kā mēs pie Rīgā. Un tur mašīna pilna, un tagad nevar nolikt pie brīvības piemēra, ka tur tie Krievu apkārt. Un tad mēs uznesam augšā, ieliekam vannā. Vanna pilna. Es skrēju katru 5 minūtes, skrēju skatīties no viesnīcas, vai viņš vēl stāv Leņina piemineklis. Un stāvēja, un mēs aizbraucam un palika stāvēt. vīri stāv, nāves nebaidās, šeit ir Latvija. 1993. gadā Ilmāra Dzeņa tā laika visjaunākais albums Šeit ir Latvija vienlaicīgi tika izdots gan ASV, gan arī pilnīgi oficiāli Latvijā. Ilmārs Dzenis bija gandrīz, var teikt, Latvijā pirmā atmoda. Jo tā, ka viņš sāka, viņa dziesmas bija pirmās, kas šeit sāk skanēt. Kad es dzirdēju viņu platēs, man likās, ka viņš izskatās savādāks. Un, kad es ieraudzīju viņu dabā, tad drusciņi tā kā vīlos. Man likās pavisam cits cilvēks. Ne jau tas, ka vai tādu izskatu kādu, bet man likās pavisam cits cilvēks. Šarmants vīrietis, ļoti simpātisks. Kaut kas skaists, kaut kas latvisks. Jauks onkls. Mēs it kā esot smaidīgi un Latvijā un tā tālāk, tā smaidīšana nav tik populāra, jo varbūt tie dzīves apstākļi tādi, ka cilvēkiem nav tendence smaidīt. Bet es domāju, ka arī, ja grūti iet, ka ja mēs mēģinām pasmaidīt, tad varbūt tā dzīve šķiet mazliet vieglāk. Un tā tas ir ierosinājums tautiešiem. Paciesties, negrimt izmisumā, bet smaidīt un varbūt, nevis varbūt, bet es ticu, ka būs labāk. Ejotams pa vecpilsētu, daļot dzimumu es pēc. Pirmoreiz Latvijā ierakstīto Ilmāra Dzeņa kaseti. Burvīgajā mājā, laimes tavas mājā. Kasete Burvīgajā mājā ir zīmīga ar to, ka tā ir nevien pirmais tikai Latvijā izdotais albums, bet arī ar to, ka tajai notikusi sadarbība ar vislabākajiem Latvijas mūziķiem un aranžētājiem. Labi mūziķi bija viss nolīgt uz ierakstiem. Tas bija patīkami. Es domāju, Dzeņa ierakstus klausījos tā vakaros. Es tev uz mājās un domāju, jā, cilvēks tomēr dzied. Interesanti, kā viņš izskatās. Jo toreiz tie bija Ilmāra Lapinska producētie Pagrīdes ieraksti, jā. Un toreiz viņš jau atļāvās minēt pēc skaitlu. Kaut kas 20,000 laikam eksemplāri viņa tiražētie izgājuši pa visu Latviju. Mēs taču visi esam
izauguši pie šī šlāgera. Un tā ir tā viena mūzikas forma, tā varētu būt nosaukt par latviešu nacionālo mūziku. Tas bija tālajā 1972. gadā. Atceries, Zīgi? Jā. Dzīvojam Padomju Savienībā vēl. Jā. Aiz Dzelzs priekškara. Un tad es tāds puika būdams ieslēdzu šitādu aparātu, tāds viņš te vēl saglabājies. Nu, un tā man bija. Tas jau tev plaķens vajag, lai viņš vajag. Pagaidi, kaut kā viņš te bija slēdzās. Beidzās dziesmā. Ir. Nu, tā bija man pirmā saskarsme ar mūziku. Un tas bija Ilmārs Dzenis, ko mēs savu laiku ļoti daudz spēlējām. Jā. Ar to mēs arī sākām. Jā, atspēlēts tik visās vietās. Toreiz Jānim un Zigim pat prātā nevarēja ienākt, ka viņu Emburgas zēni būs kopā ar Ilmāru Dzeni uz vienas skatuves neskaitāmas reizes. Nu sveiki, dārgie tautieši, un visi citi ar. Un vēlēšanās bijusi būt ar mums šovakar. Ainārs man vienu dienu saka, viņš klausies, viņš Ilmārs Dzenis ir atbraucis dzīvo pie mums viesnīcā, vajadzētu ar viņu iepazīties, varbūt, ka mēs kaut ko varam safuntierēt. Es saku, davai, aizēj aprunājies, ko viņš saka. Ainārs bija ieradies pie Ilmāra vienreiz Numuriņā, jo viņš tur strādāja kā hausmeistars pa to viesnīcu un atbildēja. Nu, un tā viņi bija satikušies un aprunājušies, un Ilmārs bija ļoti atsaucīgs, priecīgs, un nolikām uz 96. gadu to pirmo koncertūru, ka Ilmārs brauks atkal uz šejienu, un mēs spēlēsim. 1:15, tātad pirms 45 minūtēm Latvijā lidostā Rīga ielidoja mums visiem pazīstams dziesminieks, latviešu dziesminieks no Amerikas Savienotām valstīm, Ilmārs Dzenis. Mums izdevās sazināties pa tālruni. Kā jūs esat gatavi lielai koncertturnējai? Es esmu fiziski un garīgi gatavs, vai ne? Tagad, redz, kā mēs varam sastrādāties, un es būdams optimists, domāju, ka būs viss ļoti labi. Mēs pa telefonu runājam vienreiz. Tas bija tas mistiskais zvans. Jā, ka Ilmārs nebija mājā. Vai paldies, vai tev būtu šim var iedot uz vajadzību? Mēs tur bijām un skaisti. Jā, tā ir. Man bija mati. Jā, parādi. Tā ir mūsu pirmā afīša no 96. gada. Tas esmu es, tas ir mūsu valdes ģitārists, Ainārs basģitārists, diemžēl jau no 97. gada viņš ir viņā saulē. Tas ir Zigs, un tas ir mūsu ģitārists arī Juris. Ej, līsmojiet, ir vēlāk nekā šķiet. Līsmojiet, au dzīves saulē. Šī tiešraide Latvijas televīzijā ir tikai viens no 175 koncertiem, ko Ilmārs ir sniedzis Latvijā. Citreiz viesnīcās gulējām, citreiz kādās kopmītnēs, citreiz kaut kādās skolu kopmītnēs vai kaut kas tāds bija. Un Ilmārs, nekad viņš tā nesūdzējās, ka tur kaut kas vai slikts vai kaut kas vai tā. Bet vienreiz man patīk. Mēs vienā rītā atnāk komendanti. Viņi saka, kā jūs gulējat un viss. Ilmārs saka, vispār jau labi, nekāda vaina, bet, ziniet, es jums ieteikšu vienu lietu. Jūs bišķītais gultās, paberiet tādu pulverīt tam blaktīm. Pret tam blaktīm ieberiet kādu pulverīt iekšā, tad, lai viņus apsprāgs. Bet viņš nesūdzies, ka tur blaktis ir kodušs vai kaut kas. Viņš kasējās gan tad dienā dīktām 2 silviju. Uzklausi draudziņu, ko teikšu es, iekam te jūs solī, ejam, mēs lūdzu nekā uz manām varžacīm. Tu vari darīt visu, ko tik nekā uz varžacīm. Mūsu ģitārists Valdis Koruševskis ir sarakstījis Ilmāram Dzenim šo nošu grāmatu, laikam visas dziesmas, ko Ilmārs izpilda. Ir šajā grāmatā iekšā. Vismaz 200 noteikti. Jau lai matu cirtas krīt, lai pār pleciem man tieslīt, maigām rokām glāsti tos, neliec kūstus kvēlošos.
apbraukājām praktiski ļoti daudz tās vietas. Un atsaucīja bija. Un tad Ilmārs pēc tās tūres teica, viņš saka, tagad vajadzētu atved tūri arī pa Ameriku. Mēs izlidojām uz Ameriku 11. novembrī. Mēs vēl nosvinējām 5. decembrī Ilmāram dzimšanas dienu. Un kaut kādā 6. vai 7. lidojām mājās. Apar īrējām Floridā, turpat tās visu salikām busiņā un uz priekšu viss notiekās. Ilmārs par cik ar savu punktualitāti viņš viss bija jau izrēķinājis. Viņš pat bija izrēķinājis to, ka pilotēs busu viņš viens pats. Mēs varējām braukt jebkurš no mums, bet viņš izrēķināja, ka tā esot lētāk apdrošinātāji Amerikā. Tur ir, jā, tur tāds nolikums ir, ja ir šofērs viens pats, tad lētāk apdrošināšana busam izmaksā. Tā visi īri. Un līdz ar to tad Ilmārs pats arī kučērēja to busiņu. Ja mēs Latvijā braucam no vienas spēles līdz otrai, teiksim, vasarā 2 līdz 3 stundas, tad mēs braucām 2-3 dienas. Bet no Linkolnas uz Sietlu mēs nedēļu braucām. Sākām no Floridas, pa austrumu krastu uz augšu uz Vašingtonu. Pilnīgi ierauga. Tas ir pilnīgi tā. Tad mums bija Ņujorka un tad Latvijas centrs Priedaini. Pāri pa Katskiļiem uz augšu uz Kanādu, Montreālu, Toronto. Tā, šefs pēdējais ļoti labi. Vēlētos es šovakar ar tevi patierzēt un tavu silto roku vēlreiz manā paturēt. Latviešu publikai skanēja ne tikai zināmās dziesmas, bet arī jauni latviskoti country hiti. Mēs sazinājāmies ar Kameronu Mollo un viņam stādījām priekšā, kad ir tāda lieta, mēs izmantojam vai drīkstam jūsu melodiju izmantot, teiksim, ar mūsu tekstiem, vai drīkstam spēlēt, vai jums tam iebildumu. Viņš prasīja, jā, ok. Viņš saka, cik jums platē tā tirāža miljonos paredzēta? Mēs sakam, kādu miljonu? Mēs Latvijā vispār 2 miljoni iedzīvotāji tikai. Es saku, mēs tikai tā. Viņš saka, tagad dariet, ko gribiet ar mūziku. Viņam nekāda iebilduma nav. Tiem komponistiem neinteresē tādas lietas. Embam Zēna no Latvijas. Ar mums kopā ir arī kāds cilvēks ar siltiem Floridas purviem un tvaikiem, kā caur miglu pie mums ierodās Ilmārs Zeņs. Tiešām nezinu, kā jums man dzīvi iet, bet man ar to liet, kas kaut kas nekārtībā šiet. Vai laimes naidīs, vai pa ceļu kaķis skries, nekad es nezinu, kas tālāk notiksies, kā pa miglu. Mana dzīve iet kā pa miglu, kas nekad nepāriet kā pa miglu. Vai tā nav kauna liet, kā pa miglu, mana dzīve. Hello there, how are you? Floridas simbols uz amerikāņu numurzīmes ir apelsīns. To visi zina. Tad mums Kanādā, Toronto, stāvēja busiņš ar apelsīnu. Tad visi gāja garām tā paskatīt. Viņi teica, jūs te kas ir traki, jūs te varētu ar lidmašīnu atlidot. Kāpēc jūs ar autobusu braucāt? Viņiem bija liels pārsteigums vietiem, ka mēs esam peldēties novembrī, protams, bet tas ūdens bija kā reiz tāds, ka priekš latviešu cilvēkiem. Un tad gar Kluso okeānu. San Francisco, Los Angeles, un tad izmetām līkums ar Las Vegas, Lielie kanjoni, Albekirke. Un mēs pie Ilmāra arī vergojām, viņam bija īres nami, un mēs brigādi. Mēs arī slaucījām lapas, Viņš ir fantastisku humoru izjūtu cilvēks. Atceries vienā biedrības namā ar nepārāk labu akustiku. Vecāku gadu gājumu latvieši tur sāk sūdzēties, ka mūzika pa skaļu ir. Tad Ilmārs teica, jūs tos savus aparātiņus pa pāris klikšķīšiem mazāk pagrieziet. Es
mikrofonu tuvāk pie man lielā deguna, un lai es varētu kaut ko pateikt, tādu priecīgu un jocīgu. Un kā man tika instrukcijas dotas, ka visiem jāceļ galvu uz augšu un jācīnās drošsirdīgi drebēdām uz priekšu, vai ne? Jo rīt būšot it kā sliktāk, bet mēs ceram, ka rīt nebūs sliktāk, un te Aldis aizmugurē smaida briesmīgi, un es ar smaidu līdzi. Kad lidojām, sēdāmies Rīgas lidostā decembra, tāda melna tumsa bija un lejā lidostas uguņi jau. Man tāds asars acīs un man kauns bija. Bet beigās paskatos uz saviem kolēģiem, visiem asars acīs bija. Vienkārši, mēs esam latvieši un Latvija tā ir mūsu zeme. Atgriezāmies, jā. Vai zini, zemi dzimta arī jūras krastā? Viršu vilnis sils, kur kāpās zied. Tur priedes, kuras nav vēl sirstas mastā. Dējam savas ilgas šalcot zied. Gribu uzsvērt, ka šī muzikālā lieta man ir bijusi tikai vaļas brīža nodarbošanās. Vaļas brīža nav. Ne naudas taisīšana, nekā. Inženieri zinātnes bija man maize un gaļa un kartufelļi. Šis bija mans saldais ēdiens. Un tā tas ļoti labi saskanēja kopā. Jāsaka. Plus arī sports. Es pieliku to kopā. Man inženieru zinātnes, mūzika un sports, tas piepildīja manu dzīvi. Es spēlēju ledus hokeju Čikāgā, un tad, kad mēs atnācām uz Floridu, es nevarēju ledus hokeju spēlēt, es sāku spēlēt tenis. Un papam patika spēlēt arī, un mēs spēlējām vismaz kā vienreiz pa nedēļu. Svētdienu rīt, apmēram 7 no rīta, mēs katru svētdienu spēlējām tenis. Un mēs parasti spēlējām dubultus kopā ar viens otru, bet kad mēs sākam, viņš uzvarēja, bet pēc tam, kad es paliku daudz labāks, tad es uzvarēju. Un ko viņš teica par to? Tu zini to atbildi. Viņš nebija priecīgs, jā. The last name is D-Z-E-N-I-S. Zenes. Okay. And the first name? Ilmar. I-L-M-A-R. Ilmar Zenes. Oh, yes. Yeah. I remember him. Oh, he was such a lovely member. He would come in so full of life, always had something witty to say. Oh. Yeah, and he's in a rehab now, but he'll be back. Oh, good. He'll be back. Well, I hope his recovery goes well. He's such a lovely man. He did use some of the machines, weightlifting machines. Yeah, he would come in like every 2 to 3 days. So he kept up with his workout. Oh, yeah. 90 years old. Yeah, God bless him. Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēti, es nenācu šai vietā savu miegu izgulēti. Trai, rai, rai, rita, trai, rai, rai, rita, trai, rai, rai, la, la, trai, ra, la, la. Ja es būtu to zinājis, ka tik jauki šai vietai, ja es būtu to zinājis, ka tik jauki. Bet tikmēr Floridā esam saņēmuši priecīgu ziņu. Ārsti ir atļāvuši rīt filmēt interviju ar Ilmāru Zeni. Es būtu sieva līdz paņēmis ar visiem bērniņiem. Es būtu sieva līdz paņēmis ar visiem bērniņiem. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam. Es domāju, ka skābs klapos es neesmu ēdis vismaz 20 gadus. Jā, tur salā neviens tādus netājas, vai ne? Šīdomi, rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, rallala, trarallala. Runājot ar vienu otru, cik Latvijā, vai ne, kas, ko viņš tur deva viņiem, to sirdi, ko viņš, vai ne, tas ir vienreizēji. Ilmārs mūsu dzīvē ir nospēlējis tādu lomu, kas, manuprāt, ir vienlīdzīga ļoti daudziem brīvības atgūšanas notikumiem. Jo cilvēki pulcējās toreiz 90. gadu sākumā kopā, un kas tad skanēja fonā? Fonā skanēja trimdas dziesmnieku dziesmas, tā skaitā Ilmāra Zeņa dziesmas. Es domāju, ka cilvēki, protams, pēc kara laikā, kad viņi
bija atnākuši vai no Amerikā, Kanādā, jebkur, kad kaut ko tādā veidā, ko varēja salikt kopā, kas saistītu latviešus, un mūzika vienmēr ir tas, kas saista mums kopā. Un, man jūtās tā kā dvēseles dāvana, ko viņš ir devis cilvēkiem. Izvilkšu no varbūt mazliet aputējuši plauktu dziesmu, kur man vienmēr ir bijusi mīļa, kuras teksts atspoguļo, kā mēs agrāk teicām, trimdas latvieši, vēlāk laidas latvieši, tagad vienkārši ārzemju latvieši, atgriešanos mājā, dzimtās sētā, īstenībā, jeb tikai sapņos. Pār kalnu ceļš vijas man, pacieto plienu gudi soļi skan. Tur saules mirgā visēdās, stāv vēl mans tēva nams. Mēs dzīvojam laukos, tēvam bija mājas svintas, vakas ailūks saprīti. Ganīgi govs, un tur viņam dziedāja priekšā, vai ne? Un bija vecs milzīgās klavieres no veciem laikiem, tā kā puiši daudzie vien pirks. Mans tēva nams, nu mājās nāku, jo tu man mūžam neaizmirstās. Es lai ganīgi gotiņas. 5 gotiņas ar 8 aitīņas. Es atceros, ka katru no viņiem tik apmīļot un ieda, kad gardumiņš iedos un tā tālāk. Ilmāra tēvam Pēterim īpašumu Sventē piešķīra par nopelniem brīvības cīņās. Otrā pasaules kara laikā pirms sarkanu okupācijas no Latvijas izbraukt kopā ar pārējo ģimeni tēvs nepaspēja. Tad izsūtījums uz Sibīriju, pēc tam dzīvošana Bauskas pusē, un ar savu dēlu Ilmāra tēvs tā arī nesatikās. Viņš, jāsaka, diezgan nacionalistisks, un viņš teica, es iešu ārā no Latvijas, ka nāca Krievi lēnām iekšā ar pēdējiem no karavīriem. Viņš bija Grīvas pilsētas vecākais, un tā viņš bija Aizpuces pilsētas vecākais. Un tur arī viņš palika. Dzīve bija veselīga, vienmēr paēduši bijām. Un vecāki bija apgādāti, naudīgi māmu skolotāji, un arī dušīgi strādātāji. Līdz mātes pēdējām dienām Ilmārs ļoti, ļoti rūpējās par savu māti. Viņš vienmēr pārdzīvoja, cik mātei ir bijuši ārkārtīgi grūti pirmie gadi Amerikā, lai uzstutētu gan pat sevi, gan viņu uz kājām un tā tālāk. Viņš ļoti, ļoti novērtē tos pūliņus, ko ieguldīja iepriekšējā paudze, kas ieradās ar jauniešiem vai bērniem tajā laikā Amerikā. Neviena mamma nekad nav gribējusi redzēt savu dēlu ierautu kara gaļas mašīnā. Varbūt tāpēc Latvijas bēgļu nometnē Vācijā Ilmārs ir kļuvis par 2 gadiem jaunāks. Ilūksnes apriņķa iedzīvotāju sarakstā redzams, ka Ilmārs Zenis dzimis Sventes pagastā Pētera un Hermīnas ģimenē 1929. gadā. Tātad viņam ir nevis 90, bet 92 gadi. Iespējams, tieši tā daudzas Latvijas mātes kara laikā izglāba savus dēlus no mobilizācijas. Mana mamīte ir apglabāt mūsu pašu brāļu kapos. Ņujorka pavalksī, paskatāt. Un tur ir man jau nopirka kapu vieta blakus manai sievai. Un tur ļoti smukt. Tur laiks bieži tieši kā tagad ir. Un ja kāds jau ir padzīvoties latviešu vidū, tad tā ir vieta, uz kur jāizbrauc. Turaties braši, turpināt dziedāt. Bet tagad jau tie dziedātāji pārmēram izsūta tā kā,
ūdens peļķi saulītē pamazām izžūst. Sarūk, maziņi. Un beigās tur būs tikpat kā nebūs nekas, jo tā jaunā paudze tur nekā nevar darīt. Viņa angliskojās, vai ne? Ko tu var darīt? Bet tas, es domāju, ka mēs esam izturējuši tīri labi, un es esmu pavisam priecīgs par mūsu, teiksim, tas pārāk nobeidz, par devumu, kas paliek. Es varētu palikt uz lieliem gadiem, vai ne? Filozofija, jāsaka, man tā visā ļoti mainījās man saka, nelabā latviešu valodā mana branža, ka ir būvinženieris un mūzika un dziedāšana galīgi nedēļ. Bet tas padarīja tur harmonija bija, vai ne? Galvenais jābūt interesē. Tev jābūt tam dzinējam, kas tev dzēn. Ja tev ir interese, bet tu nekā nedari. No way, Jose, kā Jēņķis saka. Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur. Tur man pretīm pēkšņi nāci tik smaidošā, tā kā taurenīte laukmalā. Es jau mēģināju harmonizēt. Es domāju, ka es harmonizēju. Tu harmonizēji? Es šito teikt, jā. Nu, ko tu gribi? Harmonija, melodija? Kurš nāk prāt? Nu, lai tu. Taurenī, mans taurenī. Es ņemšu harmoniju. Ok. Tavi kā zīns, taurenī, mans taurenī, atlido uz īstu brīdi. Viņš pa augstu paņēma. Bet tev labi gāja? Man jāpielogā, jā. Baritonu vai viņam. Es teicu, ka es katru rītu pa tev pielūdzu. Jā, un? To es daru. Tāpēc man tik labi ir. Tāpēc tev tik labi ir. Bet arī, ko es arī daru, es pateicos Dievam pa visiem tiem gadiem, ne, kad mēs kopā strādājām un tik daudz varējām iepriecināt cilvēkus, ne tikai šeit, bet arī citur Amerikā. Tā kā paldies tev, Ilmār, par to. Un es pateicos Dieviņam, ka bija tāda iespēja. Un paldies jau pēc paklausīšanos. No tā. Tu nenolies ko tas dzenis tev? Nu šad un tad tā bija. Ko tas ir? Vecais dzeņvēders. Jā. Bet mums labi gāja. Dzīve ir tik skaista, cik skaistas ir atmiņas. Ja tev atmiņas ir labs, tad ir viss ok. Ja tu esi bijis kaut kā bagāts un tā, bet tu nav labs atmiņas, tad nekā nav. Vasara uz beigām steidzas, rudens vēji grib mūs veikt. Vārdus grūti pašreiz atrast, ko tev teikt. Vai tu atcerēsies kādreiz skaistos brīžus katru dienu, vai tu aizmirsīsi viņus ātri vien? Tu uz austrumu krastu dodies, bet man jāpaliek ir šeit. Tu man bieži rakstīt solies katru dienu. Lai gan šoreiz jūtam abi, ka tev laika nebūs daudz. Varbūt kādreiz tā ir labi, kas to zina. Tomēr nākoš gar es ceru, ka uz šeieni tu brauc. Satiksimies tad, kad ziedēs rudzu lauks. Piedod man, ja esmu atkal tāpat aizsapņojies vien, bet par tevi jādomā man katru dienu. Vasara uz beigām steidzas, rudens vēji grib mūs veikt. Vārdus grūti
grēki pašreiz atrast, ko tev teikt. Vai tu atcerēsies kādreiz skaistos brīžus katru dienu, vai tu aizmirsīsi viņus ātri vien?